Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Pieķerta sporta komandas rīcībā ir nokļuvis tā saucamais longboards. Kamēr mēs atklātīsim, kā ar viņu vispār pārvietoties, skatieties sižetu par vienu no BMX paveidiem. Kur te ir Purnagals? Pieķerta sportojot izaicina sporta pasauli. Ko pieķert sportojot skatītāji? Ziemas jakas esam izsvītrojuši no savas garderobas pilnībā. Tagad varam pieķerties tēkrakliņiem. Šortē jau nē, bet tik un tā. Braucējs man blakus dāvis, viņš ir gatavs jau šortos maukt un pavisam trēningu maiciņā. Vai ne? Stāsti, ko mēs esam te ieraudzījuši un kur mēs esam atbraukuši? Ko jūs šodien šeit redzat, mums ir arī tā kā sezonas atklāšana, tāda, man liekas, pirmā vissiltākā diena. Un plāns ir tāds, ka savākties visiem BMX Flatland braucējiem, tikai tiem BMX braucējiem, kas principā visus trikus taisa uz zemes. Un tad tā mēs arī atklāsim sezonu, uzaicinājām draugus, lai visi nāk, skatās, labi pavada laiku. Un varbūt kādam mazajam arī iepatīkās, viņš grib mums pievienoties tagad. Jā, iedvesmas tāds moments citiem pārējiem braucējiem. Jā, cik es skatījos arī no malas, man tas asociējās ar Dejoru zvaigzni, ja? Tikai te nav divi cilvēki, te ir cilvēks un velosipēds, jo principā tas, ko taisīt tās pirotes un tas viss, to var nosaukt par Dejoru ar velosipēdu. Jā, parasti to sauc tā kā breakdance vičuku, un bieži vien arī kaut kādos šovos pasākumos ir tā, ka notiek kaut kāds battles breakdance pret BMX, un tad īstenībā diezgan līdzīgi, jā. Tur arī jātrāpa ritmos un vispārējais. Jā, vai tā, jā. Pa Flatland ir arī sacensības, kur vērtē to, kurš kur kā taisa to visus trikus. Jā, principā pasaulē notiek arī daudz pasaules mēroga sacensības, es dažām arī braucu. Un tā vērtēšana īstenībā diezgan grūti, jo ja parastajā BMX-ā ir tā, tu uzmet vienu salto, cits uzmet divus salto, vinnē tas, kuram divi salto. Tur ir ļoti viegli salīdzināt tos trikus. Bet Flatlandā ir tā, ka tur tie triki ir tik daudz, un tās kombinācijas, tu redzēji, kā tu saliek visu kopā tos trikus. Tur ir ļoti grūti to visu novērtēt un salīdzināt, teiksim tā. Mēs nesen bijām ciemos pie standbikera Jāņa Rozīša, un mēs viņam arī jautājām, kā viņš taisa to savu programmu, kā taisa tos trikus, kā dari to tu? Principā man ir kaut kāds, patīk iemācīties visus pamata kaut kādus trikus un tad likt kopā tās kombinācijas, jo viņas sastāv, tā kā sastāvdaļas. Un tālāk jau ir citi triki, kas vairāk patīk, vairāk padodās, un tad vairāk spied uz tiem un liec tos trikus. Man vairāk patīk bez rokām kaut kādi triki, kaut kādi lecieni, griešanās, tāda aktīva, tā kā tāds stils man patīk. Bet tas ir ekstrēmi, vai ne? Tas ir ekstrēmi. Rozīts vienreiz man teica, ka es viņu satiku, viņš redzēja mans triks, viņš teica, vecīt, tev vajag moci pamēģināt, un tad tev noteikti labi sanāk. Līdzsvars jau tur tie triki principā ir ļoti līdzīgi un līdzsvars vajadzīgs un koordinācija. Jā, krīt gan no moča, gan no velosipēda, tāpat tās sāk. No moča trakāk ir, jā, bet no riteņa, tu redzi, man viss kājas ir sadaudzīts. Tas ir tāds, visticamāk, tu neko nesalauzīs, bet tu katru dienu sastīsti kājas, tev visu laiku kaut kas sāpēs, tev būs tā, principā. Bet tas ir jāaizmirst un jāmāc tik tālāk. Jā, beigās jau tas tāds norūd bišķiņa raksturi arī. Tā, ka tu neuztraucies par tādiem sīkumiem, tu zini, ka tev kaut ko vajag izdarīt. Bet, tas prasa laiku, principā tā ir tas tāds grūts sporta veids, jo sākumā ir grūti iesākt, iemācīties, bet tiklīdz tu tiec pāri kaut kādai robežai, tiem pamatiem, pēc tam tev atverās jauna pasaule, nekad nepaliek garlaicīgi. Un tad tas jau paliek skaisti. Jā, un tad tas paliek skaisti. Jā. Sezonas atklāšana, bet kas būs turpmāk? Kas būs nākamajos pavasara mēnešos un vasarā? Ko darīs?
Principā ir tā, ka es braucu pamatā pie tādas ekstrēmās velo komandas Green Trials. Tur mums ir trials, mums ir BMX Freestyles un es BMX Flatlands. Tad mums maija sākumā būs atklāšana, bet to vēl es došu ziņu visiem. Bet tikmēr līdz tam laikam, protams, trenēšanās aktīvi. Un tad par Flatland noteikti mēs vasarā taisīsim vēl kādas, ne tikai tādu džēmu savākšanos, bet mēs taisīsim arī kādas sacensības. Tās man jau ir padomā, uzaicinot arī igauņu braucējus un somu braucējus. Tā kā tāds plāns uztaisīt kaut ko lielāku. Labi, veiksmīgi tev nodajot, nobraukt ar velosipēdu, ja? Jā, paldies. Un bez traumām. Kā saulīt ārā, tā uzreiz laikam uz riteņiem, tā ir? Jā, diezgan ir. Šodien arī baigi laba diena, to, kad Dāvis izdomāja sezonas atklāšanu un arī saulīt uzspīdēt. Tāpēc šodien labs laiciņš, lai pabraukātos. Par riteņiem parunāsim, kādas sacensības jau esi varbūt piedalījies. Jā, daudz jau. Tur, piemēram, Geto festivālā, Ventspilī arī bija sacensības. Nu kā, gāja? Nu, 3. vietu dabūju. Bikses tādas jau pavalkātas, tas laikam speciāli, ne? Jā, tas tāds speciāls ir, jā, tas ir, kā jau iepriekš minēju, tas ir darba apģērbs. Un, protams, tos izmantoju gandrīz katru dienu, ejot braukāt. Jā, un tas ir savs stiliņš arī. Jā, var redzēt, daudz sanācis krist, ne? Jā, tas ir neizplikušas arī traumas un viss pārējais, bet, ar to sadzīvot. Bet, tas jau tieši tāpēc jau nemetīs nost to BMX, vai ne? Nē, nekad. Taisīs trikus tālāk. Protams. Ikdienā arī vizinies. Ikdienā pārsvarā, kad ir iespējas, visu laiku braukāju. Uzreiz pēc skolas vai izmācos, vienalga. Vai arī neizmācos tāpat tajā ritinā ārā. Labi, tev jāmācās. Viņš mums apsolīja mācīties. Uzreiz šodien atbrauks mājās un izmācīsies. Nav tā, ka mēs ienīstam izglītības sistēmu. Ir jāmācās un jāspēj arī. Kā tev pašam ar tiem trikiem, kur tu esi labi tādu sadarījis un kā tev sanāk to visu izveidot, iemācīties? Es sākās ar to, ka es 2. klasītē jau nopirku vecu sliktu riteni. Tas lēnām pārgājis to, ka man bija bail no rampām, kā izrādījās. Kaimiņos dzīvoja Dāvis un ievilka man šitā. Es redzēju, ko viņš dara, un tās lietas palika interesantas. Pēkšņi kaut kas sāk izdoties, un tad ir vēlme turpināt. Jā, ir tā vēlme attīstīt, vai ne, sev un tos trikus? Protams, gribās turēt līdzi visiem pārējiem, kādu dienu varbūt daudz panākt. Lai gan skatoties, ko viņš dara, diezgan nereāli izklausās. Pirms tam gan teica pretējo, ka viņš ir tāds ļaunums šai pagalmā. Tas, ka viņš ir ļaunums, jau nav tik ļoti slikti. Viņš ir tas ļaunums, kur mēs cenšamies panākt. Pozitīvā nozīmē. Protams. Ir piemērs, kuru gribās arī gāzt no troņa. Jā, savā ziņā, jā. Ko tālāk? Kam tu rādīs tos trikus? Ne jau tepatās pagalmā, gribās kaut kur vēl citur? Šovasar ir doma varbūt līdz Vācijai aizbraukt ar dēlu kopā. Ja tas izdotos, būtu ļoti jauki, bet tur ir arī vairāk doma, nevis sacensības, bet tā kā redzēt, kā tās lietas notiek. Jo pagaidām mēs savā pagalmā Latvijā mēs esam 7 braucēji, nekā nopietni īsti nenotiek. Gribās tomēr tāds nopietnāks pasākums, un tas tagad ir tas mērķis. To starptautisko pieredzi iedabūt, vai ne? Jā, pat nevis braukt uz turieni kā uz sacensībām, bet vairāk pēc pieredzes, nevis pēc medaļām, kas arī neliekas pārāk reāli šobrīd. Vācijā tur laikam to meistaru vairāk. Tā tas ir, jā. Jā, tu varēsi kaut ko apskatīties, iemācīties no viņiem, nokupēt. Protams. Vairāk arī satikt tos visus selkus, jo šajā nozarē ir tā, ka tomēr visi tie labākie braucēji ir ļoti vienkārši cilvēki. Un tas nav tā kā mūzikā vai kaut kur, kad mēs netiekam klātiem cilvēkiem, kurus mēs abrīnojam. Te tas ir savādāk. Viņiem var sarakstīties internetā, un tas viss ir ļoti vienkārši. Vai arī vienkārši kā šodien atnākt uz Olimpisko sporta centru un apskatīties, un kaut ko arī varbūt pamēģināt pašiem. Jā. Labi, lai tev veicās, lai izdodas brauciens arī uz Vāciju. Mums tikko sarunā pateica, ka tu esi viens no labākajiem kvartetā BMX braucējiem Flatlandā. Kā tas ir? Ir tāda taisnība? Nezinu, varētu būt. Es domāju, ka es diezgan labi braukāju. Uz aizmugurējā rauta man labāk sanāk. Uz priekšu ne īpaši. Bet pats tā neesi pārliecināts šodien. Teici, ka otrā reize tikai no ziemas. Jā, ierūsējis esmu pēc ziemas. Un tev kā reiz šodien, kad ideāla diena, lai varētu dabūt to rūsu nost? Jā,
Jā. Kā tev vispār, tu piedalies arī kādās sacensībās, pārbaudi tos savus trikus, parādi arī citiem? Nē, te Latvijā īpaši nenotiek sacensības. Pirms 2 gadiem Geto Games piedalījos. Amatieru grupā 2. vietu dabūju. Aha. Bet tā sanāk, tie iepriekš sevis to visu. Jā, priek pēc. Nu, un ja būs sacensības, noteikti tās startēs, vai ne? Jā. Kā tev vispār ar trikiem sanāk, cik ilgi jāstrādā, lai kaut ko uztaisītu? Nu, lai jaunu triku iemācītu, tas man kādu nedēļu. Tas ir daudz vai maz? Es domāju, ka diezgan daudz. Nopietni? Nu, ir tādas dienas, kad ļoti labi braukājās un sanāk arī ātrāk kaut kas jauns. Aha. Kas ir tas grūtākais, pieņemsim? Kas ir tas praktiski neiespējamais, ko vajag? Nu, manas priekšējā rata grūtāk braukāt ir. Ar līdzsvaru, jā, kaut kāds Jā. bišķi tā kā. Tev jau jātrenē līdzsvars. Jā. Jāsteigā pa virvēm, lai nenokrīt. Uzdīsim tev augšā uz kādu debesu skrāpju, nostēpsim virvi, un tad tev uzreiz līdzsvars būs iemācīts. Negribēsies nokrist. Bet kas vispār ir jāzina, lai varētu braukt ar BMX-u? Kam ir jābūt? Kādi priekšnoteikumi? Vispirms galvenais ritens jādabū. Viņam vēl pēgas ir tās 4, no kurām triks taisa. Tad, principā, ja ir tehnika, tad vēl tikai jābūt iekšā gribēšanai. Un tā var mākt un taisīt. Galvenais censties. Un Ilgi jābraukā. Nav jau jēgas, ja tu bišķi pabraukā, negribu vairāk. Te jau gribās to padarīt populārāk, vai ne? Protams. Te jau jāstrādā, jāmācās, jācīnās, vai ne? Ok, labi, lai to veic. Hold up. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it to the